Hei! Čau. Čau! Normāls podkāsts, Kāzu čats. Un pie mums šodien negaidīti atkal studijā ir viesis. Bet pie viesiem mēs pieķersimies mazliet vēlāk, jo ir svarīgāki personāži. Kas mums ir šodien? Slavenais, simpātiskais, pagabalu kāzu bārmenis Elvis. Elvis. Ar Tas vienu pats. es. Ar vienu es. Un ar vairākiem es. Ego, sapņu kokteils, kapteinis, sapņu džeks, Reinis. Bārmenis. Aplaus. Bārmeņi, kas iedomājušies, ka viņi varētu vadīt podkāstu. Un pie mums šodien ir beatboxeris, slavens azartspēļu guru Mūrs Jūras Mūrmans. Hei, aplaus! Paldies. Un, zināt, kā neiepriecināsim, bet iesāksim mūsu šodienas podkāstu ar nevilcināšanos, bet ar klasiskajiem jautājumiem. Juri, jautājums pirmais tev. Mēs zinām, ka tev patīk savās kāzās vadīt spēli, gribi būt miljonārs. Un šis jautājums pēc 50 eiro ir tev. Kas ir kāzas? Atbilžu variantu nebūs. Ok, labi. Papildus iespējas arī nav. Tikai zvans draugam. Reinim mēs varam piezvanīt, ja? Nu vai Elvi? Viņš tev nav draugs. Ne. Viņš uzdod jautājumu. Labi, sākam filmēt. Bet pēc definīcijas, jā, es teikšu, kā līdzīgi man priekšteči. Tas ir pasākums, kurā cilvēki atzīmē mīlestību. Tas var nebūt arī tāds liels pasākums, bet tā ir tāda kā svinība maza vai liela, atkarīgs no tā, ko cilvēku vēlas. Bet kāzas arī varētu nosaukt par savu veidu tradīciju. Jā, ir tur budēļi, Ziemassvētki, tādas tradīcijas, ko mēs atzīmējam. Kāzas arī pieņemts, ka cilvēki vairāk vai mazāk atzīmē. Varbūt tu vari pastāstīt, ka tu pēdējais budēļus svinēji? Laikam savā apzinīgajā mūžā neesmu svinējis. Varbūt bērnu dārzā kādu bluķi. Tā tāda ļoti sena tradīcija. Cik tev gadu ir, Jūri? 30. 30 gadu sens Jūris. Jā. 30 gadu jauns. Jā. Sen jauns. Ok, labi. Kas ir ideālās kāzas, Jūri? Pastāst. Ideāls. Es tieši braucot par šo domāju, man liekas, ka ideālās kāzas ir tādas, kur cilvēki ir laimīgi ar notiekošo, un ja ir kaut kāda pakalpojuma sniedzēja, kas šajā gadījumā vakar vadītājs, bārmeņi, grupa, ka viņi visi ir gandarīti par savu padarīto darbiņu. Jo, būsim reāli, ir bijuši pasākumi, kuros tu esi, un nav tā labā sajūta, liekas, ka kaut kas nav sagājis. Tad, man liekas, ideālais, jā. Vienalga kāzas vai pasākums ir tas, kur visi ir laimīgi, ir ritīgi forša ballīte sanākusi vai vienkārši skaisti mirkļi. Jo man liekas, ka labu arī padara pasākumu tās lietas, ko mēs nevaram paredzēt. Piemēram, tur ļoti sirsnīgs kaut kāds tosts vai runa. Ja notiek kaut kāda tur zakšana, tad tas viss ir forši un negaidīti. Un tas, man liekas, ir baigi labi. Jā. Tu teici, ka tev ir bijis kāzas, ka tu aizbrauc mājās un tev liekas tāda slikta sajūta? Es pat teikšu vairāk ne kāzas, bet kāds korporatīvais pasākums. Bet tas Tāpēc, ka nevienu nenozaga? Arī, jā, es vienmēr gaidu. Ja man rēcīgi, man vienmēr nāk, tu mums palīdzēsi ar zakšanas tāds. Es nepalīdzēšu, bet, kas dodat ziņas? Novērsīšu uzmanību, mēs tam mēs ārā leduskapī. Bet ar korporatīviem pasākumiem ir tā bijis, un es runāju ar savu kolēģi izcilo ilūzionistu Robiju Trankalu, un viņš teica, ka nereti pēc tieši šādiem pasākumiem, kur tev liekas, ka ritīgi, nav labi bijis, ir vislabākais atsauksmes, jo iespējams tie pasūtītāji apzinās, ka viņu kolektīvs viņu blicē nav baigi vieglā. Šis ir otrais podkāsts, kur mums piemin Bobiju Trankalu. Es saprotu, ka viņš palīdz pazust tajā nozagt cilvēku. Ne tikai, viņš ir labs. Lai arī izklausās, ka viņš pelnās uzaicināties uz podkāstu. Es domāju, ka droši. Jā, viņš arī var būt klātienējums kādu triku parādīt. Ok, baigi labi. Jūri, pats esi precējies? Jā. Pastāst. Sanāca? Tev bija ideālās kāzas? Man ir ideāla sieva, ar to ir gana pateikts. Wow. Jā. Pastāst par viņu. Ko nozīmē? Labi, es saprotu, ideāla sieva, tu jūties labi ar viņu. Bet jūs kāds bija jūsu kāzas? Varbūt divos vārdos. Jūs vienkārši sarakstījāties? Nē, mēs nosvinējām mazas, kompaktas, tuvākie cilvēki. Trešdienā bez palikšanas pa nakti. Ļoti labi. Zinu, kāpēc es jūtu to prasu, jo šobrīd līdz šim safilmētais ir vairāk vai mazāk par tām kāzām, kas notiekās brīvdienās, lielām, pompozām kāzām. Mūsu noteikti tiem
4 vai 5 skatītājiem interesē arī kāzas trešdienā. Mazbudžeta kāzas, iespējams, es nesaku par tevi tagad, bet arī tādas lietas interesē. Pastāst, varbūt vairāk iedziļinies. Jā, tātad trešdienā kāzas bija viesnamā, kuras iepriekš nekad nebija bijis, Ieva Līcis, jeb Umuri. Ļoti, ļoti skaista vieta, tiešām skaista. Piekrītam. Es biju patīkami pārsteigts par arī draudzīgu cenu, bet iespējams, tāpēc, ka mēs laicīgi plānojām, arī jau tad bijām pieteikuši trešdienu, tad, protams, Covid dēļ nācās pārcelt, un tāpat mums ļoti labu cenu iedeva. Tā kā par to esmu priecīgs, pateicīgs, ļoti forša saimniece, viegla komunikācija. 2 vakar vadītāji mums bija Krišjāns Berts un Dzintars Roškalns. Tad man patīk, ka viņiem ir tas savs stiliņš, tātad Krišjāns, jūs esat satikuši noteikti. Tas sirsnīgais, foršais puisis un Dzintars ir tas sarkastiskais ar kādu varbūt melnu joku. Un tad Beginsen bija paklausījies, kurš viesiem vairāk atmiņā palicis. Ja tev būtu jāatstāj viens no viņiem? Man grūti to pašam ir izdarīt. Bet atstāj. Sieva jūs prasīs. Nē, es teikšu, aptaujājot viesus, vairāk tomēr Dzintars palika atmiņā. Dzintars paliek, jā. Krišān, uz redzēšanos. Paldies par sadarbību, Krišān. Kas vēl? Daugavas krastā notika ceremonija. Ļoti skaista vieta. Ļoti esam skaista. bijuši reizes 8 noteikti. Jā, tikai es minēju, bez palikšanas pa nakti. Kas ir forši, mēs nestraucāmies par kaut kādiem sīkumiem. Piemēram, iepriekšējā dienā nenormāli liela lietas. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāji tur teica, ka viņi noteikti nebrauks vadīt šādā laikā ārā. Mēs kaut kā neiespringām un beigās viss bija kārtībā, bija labi laika apstākļi un viss notika. Tu pats uzprasies, tu pats piedod. Jā, ok. Taisījāt ceremoniju arī uz vietas tur? Jā, ārā. Oficiālo īsto, jā? Oficiāli īsto, jā. Tāpēc man jautājums ir par dzimtsarakstu nodaļu. Ja tu vēlreiz precētos vai izmantot dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus vai... Starp mums dāmām runājot, es laikam neatceros baigi to kodoliņu, ko viņi teica. Tiešām tā atklāt sakot. Savukārt man arvien biežāk prasa vadīt ceremonijas, un tagad es sapratu, ka arī būs likums, ka nevajag obligāti dzimtsarakstu nodaļas dāmu vai pārstāvi iesaistīt. Šis ir ļoti labs, tāpēc mēs gribam to apskatīties. Cik liela nozīme tam visam varētu būt, vajadzētu būt? Ko tas vispār nozīmē jauniem pāriem? Man personīgi, kā vakar vadītājiem, ja man liek vadīt ceremoniju, man liekas, tā ir papildus pievienotā vērtība un arī atbildība. Man ir tiešām neviltots uztraukums vienmēr. Es zinu, ka vajag, lai ir forši. Man patīk arī ir kaut kāda reakcija, kas notiek uz vietas, un man liekas, tur arī parādās jebkura vakar vadītāja meistarība, ka tu spēj reakcija noteikti ir asars tajā brīdī, ne īsti smiekli. Jā, bet ir arī smiekli. Es teikšu, es ļoti bieži pieeju humoru, un es varbūt neatklāšu savas kārtas, kāda ir tas mans stiliņš, kā es pieeju ceremonijai, bet es viņu noteikti uztaisu unikālu, un viņa tāpat būs, es esmu redzējis, ir labas dzimtsarakstu nodaļas vadītās ceremonijas, bet es zinu, ka manas vadītā ceremonija noteikti būs atmiņā paliekoša un kaut kas, ko varbūt cilvēki nav iepriekš dzirdējuši. Es tieši to arī gribēju teikt, ka noteikti tu neatceries neko no tās dzimtsarakstu nodaļas, jo tur arī nebija nekas, ko jāatcerās. Jo mums īsti nav bijis baigi labā pieredze ar šo visu. Nē, esmu redzējis dažādas, un ir arī tie... Ir tāds dzimtsarakstu nodaļas standarts. Man šķiet, ka tā ir Ilza, viņa ir vārdā. Viņai ir tāda blondi mata, tāda frizūra augšā, jā, zila kleita gara. Mapīte tāda sarkana līdz. Mapīte, jā. Un viņa ir uztraukta viegli. Tāda mazliet dūšīga dāma, tā kā es. Un tas ir tas standarts dzimtsarakstu nodaļas vadītājs. Un tāpēc man liekas, ka ir interesantāk un citādāk, ka ir iespēja dot arī citiem personāžiem. Ne tikai mācītājiem, bet arī vadītājiem. Jā. Ok. Kas tavu darbu visbiežāk sarežģīja? Kaut kāda neparedzēta apstākļa noteikti. Nereti vedēji arī. Pastāst vairāk. Šis nav pirmo reizi. Es zinu, pieminēts nevis jaunais pāris, bet beigās ir tādās vedēji tie, kas čakarē bālīt. Jūs dzirdat jaunie pāri, izvēlaties vedējus atbildīgi. Jā. Nē, es vienmēr cenšos meklēt to kompromisu ar visām iesaistītajām personām, lai visiem ir labi. Bet mēdz sarežģīt, ja tev, piemēram, pāris dienas pirms kāzām piezvana. Mēs izdomājām jauniem pārim uztaisīt pārsteigumu, un visi viesi tagad pēc ceremonijas brauks uz viņu satikšanās vietu, piemēram, tur Talsos. Visi ir ļoti forši, superīgi, bet es praktizēju to, ka es esmu uz vietas viesnamā, sagaidu viesus, jo viņi uzdos visus jautājumus man. Es parādu, kur viņiem
gulēt, ja ir gulēšana paredzēta, un es viņus izklaidēju. Man liekas, ļoti svarīgi, lai nav tā, ka viņi pierādzīns apēd 20 minūtēs un turbina deguns 2 stundas. Tas esmu tas cilvēks, kurš viņiem laiku pavada. Un tad bija tā, ka es tur aizbraucu, tur arī DJs jau ir, un mēs 2 stundas tur arī nogaidījām. Un tad viss tas sagaidīšanas process izpaliek vienkārši. Nu, labi, un pēc tam, kad izpaliek, tad pēkšņi ierodās viesis, uzreiz ierodās jaunais pāris no kaut kāda steiga mežonīgi. Ir, jā. Es, protams, es gribētu teikt, ka ir laba pieredze izveidojusies, un es kaut kā veiksmīgi izgāju no situācijas, vienkārši kaut kā citādāk to sagaidīšanu pasniedzu, un bija forši, bet jā, steigi ir noteikti. Tā sagaidīšana noteikti ir tāds brīdis, kad tu iepazīsties ar tiem viesiem, vai ne? Tieši tā, tas ir ļoti svarīgi, un arī viesi pāris par saku, mēs gribam, lai viesi saliedē, bet tas ir tas mirklis, kad viņi saliedē, un iedomājies, tu atbrauc un kaut kāds random čalis sāk bļaustīties. Viņš laikam vakar vadītājs ir, nevar saprast kaut ko tā bļaustās. Bet, ja viņi atbrauc, viņi jau saprot, ka es esmu vakar vadītājs, tad iepazīšanās. Ir bijis arī, kad notiek viesuprāt smieklīgas zādzības, bet tas visnotaļ nav smieklīgi. Spilgts piemērs ir, es teikšu, tas tāds karjeras sākumā, kāds 8 gadus atpakaļ. Kuldīgā profesionāls armijnieks precējās, un viņa draugi bija nedaudz ierēbuši, un viņiem likās ritīgi rēdzīgi iemest līgavu svešām mašīnām un braukt uz mežu. Likās beig forši. Beigās par laimi viss beidzās labi, neviena traumētā un tā tālāk, bet tas tādu nelielu satraukumu visiem radīja, un tas pasākums principā apstājas uz 40 minūtēm, un tev jāmēģina būt tam smieklīgiem, kas visu izlīdzins jau nekas, ka tur citi panikā krīt un mazums kāds meža zvērs izskrien. Mums bija vienās kāzās ārzemnieki precējās, ārzemnieka daļa un latviešu daļa, un viens latviečs bija izdomājis, ka viņš visiem viesiem zaks tur kādam somiņu, kādam žaketi, kādam boti, vienam mašīnas numuru, un visu krāmē tādos lielos ratos, un tur viss pilns. Un viens skraida un sāk riktīgi bļaut uz visiem. Mēs nesapratam, ko viņi tur franciski bļauj. Izrādās viņai kaut kāda žakete, kas tur pāris tūkstoši maksā. Tas nospērs un saka, ja nē, es tev nedošu. Tur arī uz kādu pusstundu viss apstājās, kamēr to džeku pielos, lai viņš atnes to žaketi šurp. Jā, un tas viņiem liekas rēcīgi. Un tad pēdējais, es teikšu, šajā vasarā bija pāris, kas kavēja. Viņi jau zvanīja, ka viņi kavē. Un, es teikšu, amati paliek arvien, retāka izvēle pasākuma programmā, bet tur es pasniedzu, ka ir forši izspēlēt amats, ka tas ir nevis vienkārši to diplomu iedot paspiež roku, bet ka jāpacīnās. Ideja laba, bet ja jūs kavējat pusotru stundu, es saku, varbūt iztiksim bez tiem amatiem. Nē, mēs ļoti gribam, ja mēs esam gatavojušies. Un tas rezultējās ar to, ka grupa no tā cieš. Un vēl sliktākais ir bijis, ka līga jau pasaka, viņi izies 5 minūtēm uzpīpēt, un katru reizi tās ir 40 minūtes, ka viņi pazūd. Un tad tas ir tas, ko es pāriem cenšos atgādināt, ka jūs esat tas vakar kodols. Ja jūs kaut vai izējat ārā no zāles, nekas baigi nenotiks. Piemēram, kamēr mēs jūs gaidām, viss koncentrēsies, foršas aktivitātes, bet, ja ir sācies vakars, ir svarīgi, ka jūs esat klātesoši. Kaut vai šādi jūs sēžat, neko fiziski nedarat, jūs esat pāris, bet cilvēki uzreiz uzmanību koncentrēs uz to notiekošo. Turam roku uz pulsa, Juri. Tu teici, ka, ja pazūd līgava, tad var pasākums apstāties. Kas vēl var kavēt pasākumu? Kavēt pasākumu sākumu, piemēram. Ja, man īstenībā ir vairākas reizes bijis, ka kādā viesnamā korķis izsit un ēdinātāji nevar pasniegt ēdienu, un tādā aiziet improvizē. Viesunamā korķis izsit. Ok, kas vēl? Grupa ir bijis, ka kavē. Tas gan nebija kāzās, tas bija dzimšanas dienā. Grupa var kavēt. Ļoti slavena. Kas nozīmē, ka ir jābūt ļoti saskaņotam gan ar grupu, gan ar vakara vadītāju. Jābūt precīzi atrunātam laikam. Jā. Iespējams, līgumā atrunātam, vai ne? Kā, es neteikšu, līgumā mums nav kaut kāds televīzijas šovs, to es arī pāriem, lai viņus novienātu teikt, ka man ir svarīgi zināt, cikos jūs aptuveni atbrauksiet, cikos ir vakariņas. Bet tam ir jābūt precīzi saskaņotam. Jā. Jābūt kaut kādai konkrētai, vai WhatsApp ziņai, vai kam, lai tas, visiem protams, būtu viss skaidrs saprotams. Jā. Kas vēl var būt tas iemesls, kāpēc jaunais pāris ierodās stundu vēlāk uz sagaidīšanu, nekā esat sarunājuši? Fotografēšanās atkal, bet es varu vienu atkal spilgtu piemēru pieminēt. Tas tāds varbūt mazliet negatīvs piemērs. Beidzās atkal viss labi, atkal kuldīgs pusē. Pāris uzticēja 4 draugiem vest puķis no ceremonijas viesnamu. Un, viņi, protams, nedaudz ātrāk brauca, kā rekomendēts varbūt. Un bija frontālais sadursme ar smago mašīnu, kurai ir iepārsprāga. Tur gan bija ļoti tāds emocionāls amerikāņu kalniņš, jo arī tie viesi, kas atbrauc, jau redzu pusotru stundu vēlāk, un es nesaprotu, kāpēc. Sākumā man skaidro, kas ir noticis, un
par laimi tad visi veseli un viss kārtībā slimnīcā, bet viņi arī tā uzdeva man to jautājumu, kā mēs šobrīd darām. Mēs līdzpārdzīvojam par tiem cietušajiem, vai tomēr izslēdzam emocijas un priecājamies par tām kāzām. Jo mēs arī ļoti ilgi neteicām pašam pārim. Viņi tikai tad, kad jau bija vakariņas, uzzināja to. Tā kā, jā, tas ir tāds. Tā kā karbonāta bilējā, tad tu. Jā, tad teica, lai neizrijas. Bet, jā, joki mazas tādā ziņā. Bet par fotogrāfiem tu minēji, mēs varētu mazliet, es zinu, ka tu gribi to tēmu. Mazliet apdirst fotogrāfus, jo viņi ir tie, kas ļoti, pat bieži ir pie vainas, manuprāt, tie, kas čakarē pasākumu. Es teiktu, ka nevis bieži, bet kā man viens cits vadītājs teica, es neatceros, kurš tas bija. Agris Bušs, laikam, ka tās nav kāzas, ja nenokavē stundu vai 2. Jā, pastāst, ko fotogrāfi, ko viņi tur dara? Es negribu gluži vainot vienmēr fotogrāfus, bet nereti ir tā, ka fotogrāfs arī ir savu veidu psihologs, kuram ir jāmēģina to pāri atraisīt, un nereti ir džeki, kas vispār absolūti negrib bildēties, bet viņi ir samaksājuši diezgan cienījumu summiņu par to fotogrāfu, un viņš jau arī grib atstrādāt savas stundas. Tad ir tā, ka vienkārši laiks pazūd, un tu nepamani, vai arī pāris nav ierēķinājis pārbraukšanu. Viņi zina, kur viņi grib aizbraukt, bet viņi neprēķina, ka ceļā taču arī aiziet milzīgs laiks. Un ko es ļoti bieži pamanīšu, tas atkal nevienu nenosodu, ir superīgi fotografi Latvijā, bet kaut kā arvien biežāk viņi grib sasteigt to mičošanu. Un tad tas ir tā kā, jā, es saprotu, ātrāk tiks mājās, bet kā pārējiem mums tagad arī tas tā kā, jāmēģina to zupu izstrept. Es saprotu, ka bildes foršāks, gaišāks bišķi un tā tālāk, bet tas nereti ir tāds. Tu jau pieķēries mičošanai. Kādas tradīcijas varbūt tu savās kāzās, ko tu vadi piekopi? Kas ir mičošana vispār? Jā? Es viņu nosaukšu par pusnakts rituālu, un es vienīgais, ko atsaucos varbūt uz to pašu būtību, ir, ka pāris no jaunlaulātā kļūst par vīru un sievu. Es vienmēr arī uzsveru pāriem, kas neesmu nekāds folkloras kopas pārstāvs, man nav tur kaut kāda kokla saliekamā un neapdziedu viņus. Es izstāstu, ko mēs varam darīt. Piemēram, ja ir ugunskurs, man liekas, ļoti forši ir dzintara pulveri mest. Tas ir tāds skaists efekts. Arī pasaku tādus ieteikumus, kā izvairīties no tās miltu konsistences, kas paliek uz rokas. Tur elementāri vai karoti, vai tur miklās salvetītes var sagatavot. Tā to apiet. Man ļoti patīk izdancināšana vai iedancināšana, jo tas ir tāds foršs veids, kā no romantiskās sadaļas pārēc kaut ko jautrāk. Tad visas dāmas padījo ar līga vaini un visi kungi ar dāmu. Un tas ir tāds foršs, jā, tāds mazliet tradicionāls. Manā pieredze mičošana, tas ir tāds emocionāls mirklis. Jā. Kad nevis jautrojās, kad nevis dzied vai svin, bet tad raud tiešām par to aizgājušo meitu, par to aizgājušo puisi. Zaudēja brāli. Kad ir nākusi sieva klāt, kad ir nācis vīrs klāt. Un tam vajadzētu būt tādam sirsnīgam, emocionālam mirklim. Vai tā ir, vai tomēr tas ir tāds? Tas ļoti no cilvēkiem arī ir atkarīgs un no pāri, jo es ar Lauru Valteru, izcilu mūziķi, arī kāzu industrijā darbojos, esam runājuši, ka nereti ir skumji, ka kāds aizmirst laikam, ka tomēr tā mičošana ir emocionāls mirklis, un tad ir bijuši kā ārzemniekiem lūdzu kaut kādu novēlējumu pateikt, viņi tur pasaka, piemēram, neēdiet zeltainu sniegu. Tā kā, tev jau rēcīgi, tu esi varbūt iedzēris vairāk kā rekomendēts, bet tam latvietim, kuram tas ir mīļš mirklis, un tev liekas, tu ar savu stulbo joku tagad tā diezgan tīzla situācija. Šis ir tas laikam, kas arī man tā varbūt kremt, kāpēc es šo visu gribēju pacelt, jo ir bijušas kāzas, kur es esmu bijis kā viesis. Un tad ir vienkārši vairāk zirgošanās, bijuši piedzēršies cilvēki, kas ļoti bieži tā ir. Bļaustās no malas un īsti bojā to sajūtu tiem diviem cilvēkiem, kuriem tas pasākums ir paredzēts. It kā. Jā, tāpēc ir kaut kādi mazie ieteikumi no manas puses, ka es citreiz apēju to, ka tur, piemēram, ja novēlējums aicina teikt, tad varbūt pačukstēt, un lai nav to visiem jādara, jo ja tas ir skaļi, būsim reāli, ir standartā viens viesis, kurš ir iedzēris vairāk kā rekomendēts, un tā izvērš par monoizrādi. Viņš 15 minūtes runā par un ap vienu un to pašu, un ir diezgan nepieklājīgi no manas puses, kā vakar vadītāji viņu apklusināt, bet ja viņš ir tas čalis, kurš piegājis pie jums, teikt novēlējumu, viņš ir vieglāk pateikt, jā, paldies, Mārtiņ. Te laikam atkal jūtās tā vakara vadītāja profesionalitāte, ka tev ir jāmāk. Tas viens džeks paņemt kaut kādā brīdī nemanāmais viņa riekstiem un teikt, vecais, tev jāprotās arī. Jā, redzīju, kurš jau nedaudz slābenāk staigā vai nāc pie bārmeņiem pakonsultēties. Jo es zinu, ka tas ir Elvis strādā tajā, kā viņš tas kāzu bārs, jā? Kāzu bārs ir tie džeki, kas palīdz šos te vīrus,
kuriem jūra līdz ceļiem ir ātrāk par pusnakti, mēs viņus kontrolējam. Nu, un tad, ja viņš nāk pēc savu džintoniku kārtējā, diezgan tāds viegli aizelsies jau, jā, tad mēs ar viņu parunājamies draudzīgi. Un viņš nejūtot savu džintoniku vietā, saņem tikai toniku un turpina balīt. Un nesaka muļķības pēc tam mičošanā. Jā. Pēc tam jau mēs bet es piekrītu, tas ir bijis. Man citreiz ir žēl pat folkloras kopi, kas ir uzaicināts, ka ir tie sadzērušies lamzeki, teiksim, kā ir, ka viņi tur savas ielības. Tas noteikti ir atkarīgs pēc tā, cik vecs pāris precās noteikti. 20 gadīgs vai 40. Bārmeņi, kā jūs teicāt, jā. Jo... Kāzas pēc 40. Jā, tas bija mans nākamais jautājums. Kādas ir tas vidējais vecums, kādiem tu vadi kāzas? Nu, nezinu, varbūt pēc pieredzes vai arī drēģa jautājums, kādas pēc 40. Neesmu vajag iedziļinājies, bet es teikšu arvien biežāk, es jau redzu, ka pāri, kas ir jaunāki, par mani mēdz arī precēties. Un tad jau es saprotu, diezgan loģiski, jo tu kļūsti vecāks. Kaut kādu laiku jau darbojos šajā industrijā, bet kāds pēc 40 ir, un man liekas, ka ļoti forši, un es jūtos pagodināts, ka arī šādi cilvēki izvēlas mani, ka viņi saprot, ka, esmu varbūt nedaudz jaunāks, bet man ir noteikti pietāta un arī humora deva pielāgojumi jebkurai publikai. Un man liekas, ja cilvēki ir iemīlējušies, vecums jau kāda starpība. Ja tu gribi atzīmēt savus kādus atzīmēt, tā ir tava dzīve, baudi. Tas ir ok. Tieši tā. Tas ir ok. Dzirdēt, kāds pēc 40 ir ok. Nav ko aprunāt vecos. Pieredze bagātos, nesāksim par veciem. Un turpinot šo tēmu, mums palika neatbildēts jautājums. Juri, pēc 40 precēties drīkst. Bet vai 2 puiši vai 2 meitenes precēties drīkst? Jā, es teikšu, 21. gadsimts. Es teikšu atklāti, es neesmu tā vecā latviešu paudze, kas nosoda cilvēkus. Un, man liekas, ka mēs dzīvojam atvērtā pasaulē. Un, es, starp citu, esmu jau gaidījis, kad man kāds uzrakstīs. Jo, man liekas, tā ir tāda forša pieredze. Nav bijis? Man nav vēl bijis. Nē. Man ir bijis, ka viesi ir kāzās vairāk. Un interesanti bija pat... vienās kāzās, kur pušķi meta tieši viena dāma noķēra, kurai ir partnere. Bet es ļoti forši. Principā piķi maksā, tu esi gatavs uz visu. Es esmu pērkams, jā. Labi, Pa cik? Nē. Nē, es jau teicu Reinim, jā, tur tās cenas ir ļoti līdzīgas. Ir sabiedrībā zinām vakar vadītāji, kuriem tur arī kaut kādā ziņā maksā par vārdu, un tad ir tādi, ka vienkārši ir pieredze vislielākā nekā gada. Kādas ir kopējās tās robežas? Pastāst, kā tev šķiet, cik jāmaksā ir kāzu vadītājiem? Minimālā maksa, kas būtu jāsamaksā cilvēkam, kas dara atbildīgi savu darbu. Es teikšu, ka mūsdienās bez 500 eiro, ņemot vērā mūsdienu cenas, 500 eiro ir minimālā maksa, kas jāsamaksā cilvēkam, kurš ir pratīgs, kurš izdarīs savu darbu kvalitāti. Es domāju, ka jā. Ok. Un ja tev ir vārds, ja tu esi Renārs Zeltiņš, vai ja tu esi Jūris Mūrmans? Mūrs Jūrmans? Ar Zeltiņu, tā kā... Es nezinu precīzi, ko viņš prasa. Esmu dzirdējis nostāstus, un tur tās cenas trīskāršojās. No mani tas ir ļoti diskutējams. Tas ir ļoti daudz apstākļu. Ar tevi var runāt? Ar mani var runāt. Esmu cilvēks. Jūras ir kā čigāns. Jā. Tev ir kāds tas par čigāniem varbūt? Jā, čigāniem, ne Romu tautības pārstāvjiem, bet čigāni, kas ierodās kāzās, nerad neaicināti. Un tas, starp citu, atsaucoties iepriekšējā tēma, kas var sabojāt vakaru, man bija tiešām... situācija, kur es pat redzēju Līgavas sejā, ka viņai absolūti riebi šis. Un Līgavai viņa vecākiem likās, ka tas ļoti iedarās kopējā vakarā, bet absolūti viss sabojāja. Un arī mūziķi pēc tam jūtu tādus nosodošus skatienus manā virzienā. Bet tu jau nevar neko izdarīt. Būtu jau labi, ja visi to saprast. Jā, ir kaut kādas lietas, kas nevar ietekmēt. Un, jā. Tas varētu būt briesmīgākās kāzas, kurās tu esi bijis, vai ir bijis vēl kāds tāds sulīgais stāsts. Sulīgais stāsts no kāzām. Es teikšu, ka tad, kad sākās tā karjera, piemēram, pa pirmajām kāzām es atceros nopelnīju 50 latus. Tad es studēju vēl kultūras koledžā, bija viena absolventa, kas gribēja sākt ar organizēšanu, nodarboties, tad man paaicināja. Un par tām kāzām viss bija forši. Tā ir laba pieredze. Bet tad, kad tas, nevar teikt kontingents, bet tomēr kaut kādā ziņā ir cits kontingents, kur mazāka pieredze man bija, vai tāda mazāka samaksa. Tur ik pa laikam ir kāds pērlis no cilvēkiem nāk ārā. Vairāk, es teikšu, visskumjāk parasti ir tieši ar tiem cilvēkiem, kas iedzēruši vairāk kā rekomendācijas. Piemēram, man ir bijuši situācija, kad notiek atkal mičošana
Man liekas, Alberta mūža tā bija. Tur tāda soliņa ārā uz terases ir un viens vīrietis sēž un vienkārši tik sadzēries, ka viņš vienā brīdī mēs dzirdam, viss tur apdzēr, viņš tā uz zemes nokrīt normāli. Pieiet viņam tur kaut kāda, nezinu, brāļa meita, kas tur piecēr, tur Igor, ko tur. Tā arī ir. Un tad tu vienkārši tāds, mēs neko neredzējām, turpinām pusties. Sirds masāžu un viss turpinās. Juris daudz piemina to, ka rekomendēts, cik iedzert. Mums vajadzētu uztaisīt tādu kartiņu, kur atnāk viesis, un mēs rekomendējam, cik viņam iedzert. Tad vēl kā miksiņš, tā kā viņš sasniedz limitu, tā viss. Ielūgumā ieraksta, vai ne? Ar kādiem ziediem nāk, ko dāvināt un cik drīkst dzert. Varētu trešo sadaļu pielikt to klāt. Kad limits ir 0,5 litri. Sakrāja 5 zīmodziņas un vairs nedzers. Visi izpildīt. Šī ir baigi labā ideja, vai ne? Vai arī sakrāja 5, sastājas pa brīvu? Jā. Kas pa brīvu cilvēkiem patīk. Jā. Mēs ar vienzimumu kāzām tikām, ar kāzām pēc 40 tikām. Kāzas tomēr ir liels bučets. Cilvēki daudz naudas iztērē. Kaut kur ir jāietaupa. Uz kā taupīt kāzās? Kas ir tā pozīcija? Kur mūžīgi pārtērēt? Tu zini, Juri. Saka. Jā, es atceros piekrīt, ko daudz teikuši, ka uz dekoratoriem noteikti var ietaupīt. Neklausies citus. Saka, ko tu domā? Dekoratori, jūs vispār nesat nevienam vajadzīgi. Es teikšu, ir dekoratori, kas tādu maģiju rada, un ja nebūtu dekorācijas, tas viesnams izskatās ļoti pliks un pliekans, un arī apģērbi un tas pats viss pārējais. Es teikšu, noteikti, ja var iztikt, var filmētāju neņemt, jo filmētājs, man liekas, ka tā ir ekstra ļoti liela. Sorry, Jack, arī, man liekas, uz bāru var ietekmēt. Uz bāru var ietaupīt. Var, jā. Būsim reāli. Ir tās kāzas ļoti bieži, kur ir salikts vienkārši vienā vietiņā un pašapkalpošanās. Tas ļoti populāri ir. Labi. Uzreiz tagad mēs cērtam Juri nogriežam viņam mikrofonu un uzdosim Jurim jautājumu. Kādas var būt negatīvās sekas nogriežot bāru? Mikrofons ieslēgts. Atkal, iepriekš atsaucoties, cilvēks iedzēruši vairāk kā rekomendāciju. Tātad var sačakarēt visas kāzas. Labi, kas otrs, zinot jūsu darbu pieeju, es domāju, ka arī naudu kaut kādā ziņā var ietaupīt arī nenopērkot lieki. Labi, iedomājies, ka tu esi fotografs. Ja tur stāv belija aizt uz galda. Smuki? Bet atkal tas, ko es minēju, tas ir vienā stūrī nolikts. Bet tas nekad tā nestrādā. Viss tiek aiznest uz galdu, jo kur tas staigāšu tur visu laiku. Es taču neiešu tur ielikt, vai ne? Atnes pie galdiņa. Vēl pozīcijas, kurām var ietaupīt, noteikti ir kāza automašīnas. Domāju, bez tā var iztikt. Kāza automašīna? Labi, es gribu ātri iestarpināt par to bāru, lai Juris nedomā, ka tā ir izdevīgāk, kad tas stāsts par šampaniešiem, kad jaunais pāris izdomāja, ka viņi paši pirks alkoholu, mēs tikai atbraucam pastrādāt, un viņi uz 60 viesiem vai 50 nopirka 48 šampaniešus. Jā. Izdzēra kādus 8 laikam. Jā, tad rēķini tev paliek 40 šampanieši, ko man mamma izdzers. No vienas puses viņi saka, jā, mēs jau kaut kad izdzersim, nav jau problēma. 9 jaunies gados. No otras puses, tev taču tas nav fucking vajadzīgs. Tev būs tādi pasākumi, tad to šampanieti nopirks, ka tev vajadzēs. Tieši tā. Un tev tās kāzas jau tā izmaksā, 10, 15 tūkstoši. Priekš kam tev vēl to bāru tām paplašināt? Tad ņem kāzu bāru, tu samaksāsi, 25 eiro par viesu, tev būs 50 cilvēku kāzas, tu samaksāsi 1100, 1300 eiro apmēram robežās par visu iekļaut. Gan darbu, gan alkoholu, gan glāzes, gan smuku noformējumu un smuku izpildījumu. Un tu būsi ietaupījis tajā brīdī. Un tev nepaliks šmiga pāri. Tas būs vienīgais mīnus. Bet vai tev jaunais sievai to vajag, ka tavs vīrs pēc tam dzers? Diez vai. Tieši tā. Jā, tam visam ir argumenti. Un es zinu vienkārši, kā jūs strādājat. Un tu jau tad arī, kad tu agrāk viens vēl strādāji, kad mēs iepazināmies, to arī teicu, tu jau prasi pēc patērētā. Un man tas ir ļoti svarīgi, jo ļoti bieži paliek pāri. Vēl es teikšu, ja cilvēki kāzu pāris pazīst savus viesus, tad man ir bijuši arī pāris, kas pasaka, mums ir ļoti introverti cilvēki, un viņi, piemēram, lielās grupas vietā paņem vienkārši tādu kā fonu mūziķiņu. Uz to var ietaupīt. Arī tas pats, ja tu taisi darbdienā pierīgā, var arī uz gulēšanu ietaupīt. Ir vairāks. Es teikšu, arī uz vakaru vadītāju var ietaupīt, ja tev ir super forši viesi, un varbūt kaut kāds ļoti, ļoti atraktīvs vedējs. To var izdarīt. Es neteikšu, ka tā ir pozīcija, kur obligāti vajag, bet tāpat laikā jums ir liela, labi, es teikšu, kāza 35 plus
jums viesi nav varbūt savstarpēji pazīstami, un jūs neesat pārliecināti, kā vakarā izpildīt, tad uz to nevajadzētu taupīt. Es arī neieteiktu uz šī taupīt, jo visās kāzās, kur ir kāds atraktīvs viesis būs vadītājs, tas ir tā kā dzimšanas diena sanāk, un nekā tas līdzīgi tā kā, nu. Jā, Bet labi, pie taupīšanas runājot. Vēl par taupīšanu kāzas ziemā varbūt. Jā, bet arī interesanti. Mums draugi precējās ziemā, un viņi pateica, īstenībā alkohola patēriņš lielāks ziemā. Cilvēki neiet tik daudz ārā. Atkal, nu, Tas varētu būt. Vienīgais, ka manuprāt, minimāls varbūt. Ne, ēda vairāk, laikam bija tā, ka jau vasarā ir karsts. Gan ēdas, gan cer vairāk. Tas ir skaidrs, bet pakalpojumu iespējams lētāk. Ja tu proti... Ja ne lētāk, tad pieejams gandrīz viss tas, ko tu vēlēsi. Jā, pieejamība noteikti atvieglos. Tas gan, jā. Bet viena lieta, ko mēs neesam vispār pieminējuši nevienā mūsu podkāstā, un tu, Jūri, būs pirmais, kas to pieminēs, jo tu man uzvedīsi pareizā ceļā. Kas to apspriedīs. Vai ir iespējams taupīt uz kāzu apģērbu? Piemēram, uz kāzu kleitas. Kāzu kleita ir jāpērk vai jāīrē? Tas ir cilvēkam katram individuāli no vajadzībām, vēlmēm. Ja tu gribi, piemēram, to kleitu nodot tālāk vai pēc tam pārdot. Pērts, jā, var arī šūt. Bet es teikšu, jā, bet cik daudzi pārdod savus kāzu kleitas? Cik daudzas? Nu, atkal starp mums dāmām runājot, jūs arī esat Facebook lapās, kāzas, LV, visas kāzām tā tālāk, ik pa laikam parādās. Ļoti maz. Zini, cik kāzas? Zini, cik Latvijā kāzas gadā notiek? Zini? Es nezinu to statistiku. Pēc statistikas vairāk kā 10,000 kāzas Latvijā gadā. Tas man nepārsteidz, jā, kas nepārsteidz, tad tu redzi kādus 4, 5, varbūt 8 sludinājumus gadā, kur pārdod kāzas kleitu. Diezgan niecīgs stāsts. Jā, nu arī jautājums, ja apstākļi ļoti nespējuši, cik daudz sievietes grib lietot kleitas pirkt kāzām. Nu, iespējams, jā. Tāpēc jautājums ir tev. Kā tev šķiet? Kāzu kleitu īrēt ir ok vai? Nu, es domāju, ka jā. Ja tu apzināsi, ka tu viņu vienu reizi uzvilksi un varbūt tu gribi kaut ko ļoti šiku, ko tu nevarētu atļauties, kāpēc nevar viņu izvīrēt? Nu. Tāpat arī vīrietim, mēs vīrieši esam praktiskāki. Mēs to kāzu uzvilksim pēc tam uz citiem pasākumiem. Bet, ja viņš nebūs kaut kāds uz zelta, vai ne? Jā, bet sieviete gluži ar kāzu kleitu neies uz balli kaut kādu īpašu. Jā, tā kā, es domāju, ka tas ļoti ok. Kāpēc ne? Man liekas, ka ir arī cilvēki, kas īrē uzvalks. Es tikko, kad biju Amerikā, tur īrēju tieši uzvalks. Tu precējies? Tu esi precējies? Esmu, jā. Sievu kāzu kleitu pirka? Pirkajā. Ko viņi dara kāzu kleitu? Pārdevis tam. Pārdevu? Facebookā. Tu pieminēji Ameriku. Tu biji uz kāzām Amerikā. Jā. Pastāsti par to varbūt. Jā, tas ir wow, dzirdējāt. Jūras Mūrmans Las Vegasā ir bijis. Vada kāzas Amerikā. Tell me about this, please. All right, so, es biju pareizajā laikam, pareizajā vietā, es teikšu. Es pirms pusotra gada Siguldā vadīju kāzas. Standarts stāsts. Latvieta precējās ar ārzemju vīrieti. Un šim ārzemju vīrietim radinieki bija no Amerikas. Ar afrikāņu saknēm, liek piebilst. Un tad vienam no pāriem es ļoti patiku tas, kā es strādāju, jo Amerikā un arī Anglijā nekas tāds nav, kā vakar vadītāji. Tiešām, cik esmu dzirdējis, nostāsts nav. Un tad sanāca tā, ka viņš noķēra kailentīti, viņa topošo sienu noķēra pušķi, un tad viņa man pienāca un pateica, ka, ja mēs kādreiz precēsimies, mēs tā pasauksim uz Vegas. Un tajā brīdī es tā neiespringu. Es domāju, ok, tu esi šobrīd pieklājīgs, tu man to saki, bet kāda iespēja, ka tu vedīsi kaut kādu random čalu no Latvijas uz Ameriku. Un tad viņš man uzrakstīja, man liekas, ka septembrī, kad vai tev ir 11. novembris brīvs. Lielas kāzas bija? Lielākās, ko esmu vadījis. Cik tas ir? 300 cilvēku. Man liekas, ka tas ir tāds Lāčplēša dienas cienīgs notikums. Jūras Lāčplēšas Mūrmans. Tur nav tā, ka 300 cilvēkiem prasās vairāki vadītāji? Viņiem Amerikā, tāpat kā filmās, ļoti bieži ir tas MC viesnamam jau piesaistītais, tātad DJs, kurš arī piesaka visu kaut ko, un viņš bija šokā, ka vispār būs kāds cits, kas to darīs. Un tad mēs tā veiksmīgi ļoti pa diviem to darījām, jo viņam bija kaut kāds savs iestrādes, ko viņš arī pateica, bet tas bija ļoti liels izaicinājums, bet man bija milzīgs pagodinājums, ka es varēju vadīt viņu ceremoniju. Tur arī viņi man uzticēja savu ceremoniju, un mans vārds iegāja vēsturē ar to, ka es esmu viņiem kā liecinieks kāzās. Savukārt tas DJs, viņš kā jau amerikānis, iespējams, filmās būsiet redzējuši, ka licences var gan iznīkt, kurš dabūt. Viņam ir tiesības salauzīt, ka viņš vienkārši uzlika autografu. DJs. Jā, bet ļoti, ļoti forša pieredze. Un,
Patīk, ka Amerikā cilvēki ļoti tādi atvērti, nekautrējās teikt komplimentus, bet, ko es novēroju, viņi ir ļoti dejojoši publika. Ārkārtīgi. Pažina, ka latviešiem nereti otrais times tad aiziet tā normāli. Ja nav izņēmumu, tur tautsdeju kolektīvu pārstāvi. Amerikā tur uzreiz aizgāja. Es esmu dzirdējis, ka kāzas Amerikās un Anglijās un vēl kaut kur notiek tā kā viesnīcās vairāk, un tad viņi tusē viesnīcā, un tad visi viesnīcā paliek pa nakti, tur 2 iet gulēt, un tā tālāk. Jums tur ar tā bija, vai tur bija kārtīgs? Viņi iedvesmojas no Latvijas, viņi arī pagarināja līdz 3 naktī, ka gribēja, lai ir kā Latvijā normāls tusiņš, bet viņiem ļoti viss pēc plāniņa iet. Un arī tas DJs teica, ka šis, kas te šovakar notiek, ir pilnīgs nestandards. Jo parasti viņiem nereti kaut kādiem 11, 10 gaisums iekšā un čau, braucat mājās. Bārs bija maksas? Jā. Jā, tas ir tāda lieta, ko es esmu dzirdējis, ka viesis pats iet uz bāru par kokteļus, un viņiem esot tā kā tradīcija, ka viņi arī uzsauc jaunajiem pārim, laikam, kaut kā tā. Un iespējams, tas nav nekas arī tāds neparasts, ko ieviest Latvijā. Jā, Kāpēc ir jauniem pārim jāuzsauc visiem alkohols? Jo tā ir lieta, it kā viens puses ar tā kā veselība. Jā, un veselībai tā kā, it kā kaitējoši, tad kāpēc ne? Mēs varētu ieviest tādu bonusiņu, ka tā kā bārs ir kā līdz šim, ka maksā jaunais pāris par patērēto, bet ja tu esi kā viesis, tu nāc pēc savu dzērienu par noteiktu cenu, 10 eiro pieņemsim. Un tad to cenu nopelnīt to naudu atrēķinām no rēķina jauniem pārim. Jūs jau varat ieviest paši to kā tādu foršu plusiņu. Wow. Jāizmēģina būs. Plus vēl jūs varat daram naudu, viņš prasīt nolikt tāds priekšā 100%. Es jūtu, ka es esmu sācis sadarboties ar Marku Zuckerbergu. Vai ne? Idejas izdomāsim kaut ko jaunu. Jā, bet es esmu vadījis kāzas Latvijā, kur pārstāvji teica, ka viņi prasīja iesaismaksas kāzās. Tāpēc, ka tur cilvēki visi, man liekas, bija pēc 35, un tā arī teica, visi apzinās, ka tas nav lēts pasākums. Iesaismaksas kāzās. Noscīt. Tas bija vairāk, ka mums nevajag dāvanu, bet tāda ir summa, lai jūs ierastos uz mūsu tā kā kāzām. Konkrēti dāvanu, ko dāvināt naudu. Tas nevis raksta aploksnē, kad mums, nevis aploksnē, bet ielūgumā. Mums daudz aploksnē dāvināt, bet, hei, nāksiet uz mūsu kāzām. Tik tas jums maksās. Jānis Jūrmalnieks sagaidīs 40 eiro. Sūciņi, jā, prasība. Juri, tagad pavisam godīgi. Kāds ir pēc kāzām mēģinājis tev tā kā piesmiet, pateikt, nē, nebija labi, mēs tev nemaksāsim, vai arī vienkārši pēc kāzām mēs tev pārskaitīsim. Es jau pārskaitīju, neesmu saņēmis vēl. Jā. Mums, mūsu maģiskajam trio, iespējams, būsiet redzējuši Facebookā Jāzeps un Vitālijs. Mums bija viens kāds, kur mēs nedaudz satraucāmies, jo tur bija pāris. Parasti pierasts, ka vakar gaitā tur aprunājamies, pasakām, kas bija forši, un parasti arī norēķinās. Tad tas neveiklais brīdis, ka viņi turpina dejot, un nekas nenotiek. Un tad arī fotogrāfs uzraksta, jums samaksāja, un tā tālāk, un nekas tāds nenotiek. Un tad, tur bija vienkārši tāds neliels pārpratums, pāris bija no ārzemēm latvieši, un jā, tad viņi vienkārši ar pārskaitījumu norēķinājās. Bet nav bijis tā līdz šim, ka nesamaksā. Par laimi nav bijis. Jā. Ir bijis tādi gadījumi, kad pasaka, Juri, bet tagad godīgi, bet tu nebija līmenī. Mēs negribam tev tādu naudu maksāt, kādu prasīt. Tu neesi nopelnījis. Arī par laimi nav bijis. Nav bijis nereiz. Okay. Dāmas un kungi, Juris Mūrmanis ir cilvēks līmenī. Jā. Sūdzībā vēl neesmu. Sūdzībā vēl neesmu ticis. Jā. Nē, es arī nevienu viesi iekļauju vēl sūdzībā. Vēl neesmu. Jā. Bet mums laikam arī nav tāds stāsts bijis par samaksu. Viss ir godīgi, laicīgi. Ir bijis stresiņš tāds. Mēs jums pārskaitīsim. Un no mūsu puses ir tā, ka mums jau ieguldam par alkoholu. Mēs jau nopērkam. Tieši tā. Mums tā summa ir nosīta paliela. Un es esmu to visu no savas kabatas ieguldījis kaut kādā veidā. Un tagad man ir jāgaida. Paiet diena, 2, un es jau otro reizi rakstu. Man jau neērti paliek. Tāpēc ir foršāk, ka mēs varam nokārtot saistības. Tie teorētiski jau līgums stāv pa vidam visam. Tieši tā. Bet, vienmēr pastāv, bet tā cīņa nav interesanta. Es esmu dzirdējis arī, ka ēdinātājiem nesamaksā. Tur bezmazēji pasaka, ka nebija garšīgi. Tad liekas, bet jūs visu apēdāt. Bet ja neapēd, Nē, tas vairāk tās cilvēku, tāda cieņa un vispār to aizdomāties. Bet, kā saka, pasaule ir maza. Viņš griežās ap to. Bet, labi, ir dzīvē visādas situācijas. Asap situācijas. Un Jurim Mūrmanim ir tādas iesnas, ka viņš nevar no gultas izkāpt. Un viss ir slikti, un tu netiec uz kāzām. Ko tu darīsi? Man šajā vasarā
bija situācija, ka bija pierezervēts kāzas, un mēs ar sievu bijām bērniņu gaidībās. Un, Jā. To arī. Tas arī, jā, mēs jau ap 2 ir gaidībās. Jā. Ok, silko. Bet, es vienrainu. Bet es laicīgi sapratu, ka tas datums ir ļoti tuvu, un es vienkārši uzreiz apzvanu vakar vadītājus, kas tiek manā vietā, noorganizēju viņiem tikšanos, un par laimi viss sagāja tur. Viss sagāja, tu noorganizēji, atradi citu vadītāju. Jā. No sākuma tu viņiem ļāvi sapazīties ar jauno pāri, viņi piekrīt samainīt. Jā, un Tu izdarīji darbu cieņpilni. tieši tā, un tad arī rezervācijas naudīgas ir iemaksāta, protams, aizskaitu puisiem. Bet, ja tas notiek šodien, ko tu darīsi? Par laimi man tā nav bijis, bet... Bet es tev iemetu situācijā, jūtu. Jā, protams. Tev šodien nesaku jābūt hops. tagad kādas vadīt pēc 4 stundām. Kur tu To dari? es kaut kādā podkāstā. Jā, un tur apstākļi visādi, un mēs nevaram paredzēt rītdienu un vispār. Man par laimi ir arī kontaktu liste, bet man nav bijusi vēl tāda situācija, ka jāzvan ir. Bet tu zvanīsi vienkārši visiem vakar vadītājiem pēc kārtas, skaņos ar jauno pāri. Jā, tieši Kaut tā. ko meklēs, kādu Es kompromisu. esmu, manuprāt, ļoti atbildīgs cilvēks. Es arī apzinos, tomēr, ka tās ir kājas un dara viņiem svarīgu dienu. Un, kā es arī stāstu, es salīdzinu vakar vadītāju darbu arī kā aktieru darbu. Nevienu jau neinteresē, kas tev reiz aizvērtām durvīm noticis. Tev viņiem jānovada labāko pasākumu viņa dzīvē. Viss aizmirst par pārējo. Nevienu neinteresē, tev tur riepa mašīnai saplīs un tā tālāk. Šo te mēs noteikti izgriezīsim ārā tādam mazajam rullītim. Tad sirsnīgs cilvēks atnāca pie mums ciemos. Ar dvēseli un izpratni par notiekošo. Novēlēsim arī tev, lai tev tā nenotiek, ka tev pēdējā mirklī kaut kas jāmeklē. Es saprotu, arī mēs nesam atbildīgi par cilvēkiem, kurus mēs iesakām. Man sen bija tāda situācija, kad bija kaut kāda 9. klases izlaidums. Es pats netiku ieteicis tādu foršu puisi, kurš viņam vakar vadīšana bija tāda piepelnīšanās, beig neiespringa. Un man tajā pasākuma dienā zvana tā mamma, kas ir organizējusi savam dēlam tur izlaidumu ballīti. Viņa saka, kur ir tas čals, viņš nav. Un es viņam zvanu, un viņš saka, vai cits orēs sajauc datums nebūšu. Tajā brīdī es jūtos slikti, jo es jau ieteicu, un es biju pārliecināts, ka viņš tiks. Un kopš tā laika es iesaku tikai profesionāls vakarodītājs. Es neiesaku tos, kas piepelnās. Hey. Tā bija tāda Ļoti pieredze. labi. Mēs arī noteikti apaļojamies uz galu. Es drīkstu atbildēt vienu jautājumu. Jā. Jo es zinu, ka viens no jautājumiem bija, uz ko neietaupīt kāzās. Jā. Un man ir 2 lietas, uz kurām noteikti nevajadzētu ietaupīt. Pirmkārt, gradzens, manuprāt, ja man ir paziņas, kas mēģina ietaupīt gradzenu, atceries to gradzenu nesā visu dzīvi. Ja tu viņu nesā, protams, ja darbs nav tāds. Un man liekas, ka Šito gradzenu taisīja manas Omes radinieku paziņa. Pats pārkausēja no mana vectēva zobiem. redz. Jā. Tāpēc Man ik pa sakam- laikam alerģija uzmetā. Bet tā, man liekas, ir tāda lieta, ko tu Es reprezentē. nezinu, ar cik tur cieņu zelta nesā Iekoši un- pirkstos. Un ar cieņu tādu nesam, man liekas, ka tas ir tas, ko nevajadzētu. Un es domāju, ka arī uz fotografu nevajag taupīt, jo tā ir paliekoša vērtība. Un cik reizes nav lasīts, ka ir tik briesmīgs bildes, ka ko darīt tagad. Bet fotogrāfs tā ir, man liekas, tāda izvēle, ka tu. Protams, Tā ir tikai un vienīgi tava paša atbildība. Tu nekad nevari vainot pašu fotogrāfu. Tu vari vainot tikai un vienīgi sevi, jo tu jau izvēlies portfolio. Tu jau dabūsi tieši Jā. to pašu, ko tu tur redzi tajā portfolio. tieši tā. Tikai savā izpildījumā. Un, piedod, atvainojiet, ja tu esi resns, tad arī bildēs būs resns. Ja? Tu nevari prasīt, lai tu esi tagad. Kāpēc man te Pēkšņi- dubultzods radās? Jā, kāpēc man ir 2 zodi, nevis 1? vai ne? Nē. Tas ir tāds jautājums, par kuru mēs apspriedīsim kādā citā podkāstā. Ja mēs kādreiz uzaicināsim kādu fotografu, es nezinu, piemēram, Noteikti uzaicināts. Noteikti, jā. Tāpēc, jā. Teiksim, Jurim, paldies. Teiksim Mūrim, Jūrmanim, paldies. Paldies jums. Jūri, novēlējums visiem tiem 11 līdz 17 skatītājiem, kur tagad online mūs skatās, saki kaut ko. Jaunajam gadam, piemēram. Vienalga, vecam gadam, jaunam gadam, nākošam, Vienkārši 27 gadam. Esat laimīgi, baudat dzīvi. Esat pateicīgi par to, kas jums ir. Un, ja jums briest pasākums vai kājas, jūs zināt, ko aicināt. Un kā ar tevi sazināties tad šajā vietā? Jā, kur vispār Jūra Mūrmanu var dabūt tādu? Facebook, Instagram, e-pasts, ierakstot arī manu vārdu, var atrast. Sūdzības LV, Jūra Mūrmani neatradīs. Jā, tur Jā. nemeklēt. Jā. Jā. Un ar tevi kā var vispār uzzināt tāds vēl jautājums? Piedod, mēs tagad
Valkat laiku, es Nu, saprotu. kā man var, ir nē, interesanti. es nevēlu, ka mums jau laiks ir beidzies, bet mums gribas saprast, kā cilvēks var uzzināt, ka vispār tev var uzticēties. Nu, ir kaut kāds rullītis, kur var apskatīties. Jā, man Facebook lapa vislabāk strādā. Man tur ir video materiāli, atsauksmes par laimi. Arī labi strādā. Un starp mums dāmām runājot, es teikšu, ka es 2 gadus vispār neesmu reklamējies. Man liekas, vislabāk strādā reklāma no mutes mutē. Arī kā jūs, piemēram, kolēģi, prasa vakarodītājus, iesakat listi, kurā par laimi arī esmu iekļauts. Un tāpat ir par bārmiņiem. Man liekas, tā ir vislabākā reklāma, jo cilvēki redz, ka jūs esat nozares profesionāļi, un tad jūs jau iesakat labu lietu. Tātad, dāmas un kungi, ja jums ir vajadzīgs foršs klases vakara vadītājs, meklējiet svešā mutē Jūri Mūrmanu. Uzredzīt! Un mēs iesakām. Paldies! Atā! Paldies!